Kāpēc viņi uzreiz? Tāpēc, ka pirmkārt viņa ir vienīgā, kas pārvalda attiecības, jo vīrietis gribot negribot, viņš nespēja pārvaldīt attiecības starp sievieti un vīrieti, jo sievieti ir emocionāli spēcīgāka nekā vīrietis, un, man liekas, nav vairs jāstrīdās, ne ar vienu jāskaidro, kam ir spēcīgāk hormonālie procesi sievieti, tad ir hormoni, tad emocijas, tad psihoemocionālais stāvoklis spēcīgāks ir sieviete vienmēr. Un tad, ja viņi ar savu psihoemocionālo stāvokli panāk to, kad attiecības sabrūk, ģimene izjūg, tad tas ir viņas vainas pēc, tas vienmēr arī notiek. Nu, pat tad, ja vīrietis tur ir palicis par kaut kādu nenormālu briesmoni un vēl kaut ko, kas tur dzer un, nezinu, pīpē un sit un vēl kaut ko, jo viņš jau tāds nebija visticamāk kāzu naktī pirmajā, ja, kad viņi aprecējās. Nu, protams, gadās arī, kad aprecās ar tādu kaut kādu, kurš sit jau no pirmās dienas viņu un izdomā aprecēties, bet es domāju, ka tas ir varbūt viens no miljonu gadījumiem tādiem. Pat vēl mazāks pierādījums. Parasti vīrietis tāds paliek pēc tam, kad attiecībās ir iegājis ar sievieti. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš tā notiek, jā. Notiek pavisam vienkārši, tāpēc, kad viņš ieiet attiecībās, bija sagaidījis, ka būs viens rezultāts, bet viņš saņem pilnīgi pretēju rezultātu tais attiecībās. Tās attiecības, to, ko es teicu, ja, tad viņš bija domājis, ka attiecības viņu pacels spārnos un viņš vēl tālāk spēs kaut ko darīt, tad pārsvarā gadījumos sanāk tā, ka sieviete negrib ar attiecībām nodarboties, viņa saka, tev arī jāpiedalās, tā ir tava atbildība formēt mūsu attiecības. Vīrietis saka, kā es varu formēt, viņš saka, es varu sēdēt mājās un trauks mazgāt, ja tas palīdz attiecības formēt. Jo viņam tas hormonālais fons nav tik spēcīgs, lai ietekmētu ar savām emocijām sievieti. Ikdienas darbos palīdz. Bet cilvēki jau nezin to, tā lielākā daļa, kurai ir šī problēma. Viņi jau nezin, kas formē attiecības. Protams, ka ne, viņiem nepatīk. Pirmkārt, sievietēm tas nepatiks, ka viņas ir atbildīgas par attiecību formēšanu. Jo domāju, tev pasaka, ka visas ģimenes, kas ir izšķirtas, tas ir apmēram 80–90% laulību tiek šķirtas šodien pasaulē. Tātad par ko tas liecina? Par to, ka tie, kas ir atbildīgi par attiecībām, viņi nepilda savu funkciju, neuzņemās atbildību par to, par ko viņi atbild.